Grūtniecība un bērnu piedzimšana ir brīnums, kas ir saistīts ar emocionālām pārmaiņām un atbildību. Lai bērns izaugtu par laimīgu, drošu un veselu personību. Svarīgi ir, kā norit bērnu pirmie dzīves mēneši, pirmais gads, jo tieši tad veidojas pamats psihiskajai veselībai. Bērna likteni un raksturu veido vecāki, radot psihoemocionāli atbalstošu un sapratnes pilnu vidi. Bērniņa ienākšana ģimenē ir ļoti saviņojošs brīdis, un piedzimstot bērnam pārim ir jāspēj ieņemt un pieņemt jaunā vecāku lomu. Bieži pāri ir radījuši ilūziju, ka bērniņa piedzimšana īpaši neko viņa dzīvēs nemainīs. Sastopoties ar realitāti, var rasties satraukums, apjukums, kā tikt ar visiem jaunajiem pienākumiem galā, kā būt labam vecākam, sievai vai vīram, sievietei vai vīrietim. Un mūsdienās, kad ir tik daudz informācijas par bērna audzināšanu, un bieži vien tāpat ir pretrunīga, jaunie vecāki var apjukt un nesaprast, kā labāk rīkoties. Tas ir pārbaudījums vecāku gan fiziskajai, tā arī psihiskajai veselībai. Tāpēc ir svarīgi būt sagatavotiem un zinošiem, lai dotu atbalstu viens otram un rastu palīdzību, kad tas ir nepieciešams. Palīdzību pie ārsta, psihoterapeita nepieciešams meklēt tajos gadījumos, kad jūs izjūtat trauksmi, nomāktību, satraukumu, ka nespēsiet tik galā ar mātes pienākumiem, ir grūtības aizmigt, pat tad, ja tāda iespēja radusies, vai ir agresīvas domas, ka var nodarīt kaut ko sliktu sev, vai ģimenes locekļiem, vai bērnam, ir bailes palikt vienai mājās ar bērnu, vai parādās neadekvāti liels nogurums. Šajās situācijās ir nepieciešams izslēgt, vai nav pēcdzemdību depresija, jo pēcdzemdību depresija ir jāārstē.